Šeit atceramies, ja iekava reiz skaitlis, tad reizinam katru ar katru. Tātad A reiz A, un tam mums ir 4 reiz A. Un šeit, ja atceramies, tātad darbību secība, reizināšana ir pirmā un tikai pēc tam ir atņemšana. Ja ir iekava reiz iekava, tad mēs reizinam katru ar katru. A reiz A, tad mums ir A reiz 7, tad mums ir mīnus 3 reiz A, un tad mums ir mīnus 3 reiz 7. Alright, tad sanāk A reiz A ir A kvadrātā, 4A, 4 reiz A ir 4A, tad A reiz A ir A kvadrātā, A reiz 7 ir 7A, mīnus 3 reiz A ir mīnus 3A, un mīnus 3 reiz 7 mīnus 21. Tālāk, tā kā šai iekavai priekšā ir pluszīme, tad nekas nemainās, bet tā kā otrai iekavai priekšā ir mīnuszīme, tad visam šitam mainās zīme uz pretējo. Bija plus A kvadrātā, būs mīnus A kvadrātā, bija plus 7, būs mīnus 7, bija mīnus 3, būs plus 3, bija mīnus 21, būs plus 21, tad A kvadrātā mīnus A kvadrātā ir 0. Tālāk mēs saskaitam A, tātad 4 mīnus 7 plus 3 ir 0, tātad tas arī pazūd, un beigās mums paliek atbilde 21. Komentārā ierakst atbildi šim piemēram, un uzdevums ir atrisināts.